Es sadodu šo grāmatu bibliotekā, man gribējās vienu lietiņu izlasīt no šejienes. Himna dzīvajai šūnai. Dzīvā šūna ir tikpat sarežģīta kā smadzeņu sistēma. Tā ir sarežģītāka par ministru kabineta datorsistēmu. Tās darbība ir nepārtraukta, ritmiska un saskaņota dievišķā pakāpē. Tā ir mikrokosms, kas būtībā atbilst lielajam makrokosmam. No tās var izaudzēt visu dzīvo organismu, raksturīgs piemērs olšūna. Ejot pa evolūcijas ceļu dzīvajā šūnā, katrs nākamais process turpina un kāpina iekšējo. Ar kādām tiesībām mēs atņemam dzīvajai šūnai 99% barības vielu tikai tādēļ, ka esam pret to izturējušies nevīžīgi un piesārņojuši. Mēs taču nevaram tai nodrošināt pilnvērtīgu barošanos nedēļām ilgi ēdot zemenes. Pārtiekot tikai no viena veida produkta, padarām cilvēku ķermeni līdzīgu amēbai, kuras ēdienkārta ir ārkārtīgi trūcīga. Tā. Jā, tie ir daudz vērtīgā, Arvīds Plauds, un, protams, ir daudz, kas ir jāpilnveido, un mūsdienām laikam ejot uz priekšu. Man ir tāda dziļa sāpe, kad es saprotu, ka visi cilvēki, lielākā daļa, 90% ir apmuļķoti, ja ne pat vairāk kā 90%, it kā lietojot zāles, kas ir ķīmija, laboratorijā radītas tabletes, par spiedienu pret spiedienu, sirdī pret sirdi, kas viss ir muļķības, protams, tas neko nedziedina un neveseļo, tas vienkārši nobloķē kaut kādas nervu jūšanas kanāliņus, lai tu nejūti, bet mums ir jājūt. Dabā ir viss iekšā, lai mēs dziedinātos, cilvēki nelieto zaļumus. Zaļums ir reku bērza lapiņa, viss zaļais, viss, kāpēc mani suņi, piemēram, ēd zāli un saprot daudz vairāk nekā cilvēks. Tātad liekam klāt visu zaļo, jebkādam ēdienam. Es sāku trenēt savu ķermeni pārējot lēnām un iecietīgi. Zemenes ir jaunā gaļa nākotnes, ķirši, visas ogas, dārzeņi. Un zaļumi mums joprojām visur apkārt ir pavelti, kas ir jāliek klāt ēdienam. Pārmainot šūnu līmenī, būs vajadzīgs daudz un dikti un ilgs laiks, bet tas viss ir iespējams.